Nu, uzfilmēt šitos visu, kā izstāstē. Priekšējā šķērslī 7 pakalni, skrienam pāri, lecam pāri, nonākam līdz 2. šķērslim. Nu, pēc skaita viņš varētu būt 3. šķērslis, bet šeit vienkārši dodamies šam dzidrajam skaistajam ūdenim cauri, kas ir vairāk nekā pagājuši gadu šobrīd pieticējis mūsu grāvīts. Virziens apakaļ uz startu. Dalībnieki, kas skrien, lec iekšā, kāju pāri, lec iekšā, kāju pāri un dodās mežā iekšā. Vēl kilometrs ir pa mežu jāpaskrien, un tad mēs tālāk līdīsim laukā. Izdomāt šogad ir, lai neviens nešmauktos gar malā un noliktu zeleņdrātus. 3 tranšēs, pa kurām dalībniekiem jāskrien cauri, nu, būs vēl papildināts uz ariem. Galvu gaisā, lienam cauri. Esam samitrinājušies, bet jau iepriekš esam jau palikušies slapji. Ūdens šogad mums ir ļoti daudz. Sups. Uz viduklim. Kaut kur. Labi. Nezinu, vai nosaukt par šķērsli, bet mēs viņu nosaucām par hipodromu, kur dalībnieki skrien tā kā tāds līkums. Ar barjerām. Arī barjerām. Un to vēl mēs skatīsimies. Domāju, tā kā motokrosā tāds normāls. Labs ieskrējiens, lai varētu ātri izņemt, tad Virāži, ja? Tad virāži viņu uzstumt, jā. Tā pietiņa pagājušā gada šķērslis. Šogad arī paliek. Vienam pa apakšu. Šeit pāri, tur pa apakšu, atkal pāri. Atkal pa apakšu. Brīd šķērslis. Nākotnē būs volejbola laukums dubļiem. Bet, nu, tagad ir mazliet iesākts. Turpinās vēl izgraznot mazliet. Pagājuši gadu šāds nebija šķērslis, svaigs rakums. Jauns šķērslis rakums. Nākotnē tiks uztaisīts pa dubļu futbola laukumu. Kooperatīvām spēlē varēs izmantot netradicionālu futbolu, tāpat kā volejbolu. Bet runājot par kooperatīvām spēlēm, vēl pēc stiprā skrējiena labs visādi jauni laukumi, jaunas lietas. Pagājušā gada šķērslis paliksies, nekas netiks mainīts. Pasties, tev visiem jāatrabie. Nedaudz attīrīts no krūmiem, ar visām slīkšķām, ar visiem traktoru iebrauktajiem vecajiem ceļiem. Tā kā skrien arī orientieristi, mēs arī mežu esam pielikuši klāt mazliet. Distancīt. Kilometru garš. Nē, pēc mazāk. Puskilometrs. Pagājušā gada šķērslis, mammas dabas sanatorija. Šogad grēks, nu kā, atstāja to pašu. Mērām, jā? Jā.
Arī ūdens mums šogad ir pienācis vairāk klāt. Pie malas. Pie malas līdz viduklim. Viena no sienām tāda neliela barjeriņa, kur jāpārvar visiem pāri. Komandai tas ir vieglāk, jo tur viens otram var palīdzēt. Tiklīdz esam pāri tikuši mazai sienai. Šī siena ir tāda gabišķi lielāka. Vēl papildināsim ar striķiem. Nu, arī komandai tas ir vieglāk, tur viens otram palīdz. Nu, un tad mums ir trešā, tā ir īstenība. 3 metri, ja? Vairāk. Tā ir īstenība, arī šajā tiek pāri. Bet pierādījās, ka pagājuši gadu jau visi tika pāri. Tāds uzmundrinājums tie, kas pa jaunu piedalījušies, tie, kas pirmo reizi skries stipro skrejienā. Jauns šķērslis, pāri būs saliktas baļķu laipas. Siju. Sijas. Uz līdzsvaru jātiek pāri, ja tu iekrīt iekšā, vienīgās izejas tev ir gar malām. Ja tu pārēji pāri, kā saka, ar sausām kājām. Gaidām, ka pieticēs ūdens, salikt iekšā tādi ciņi. No kabeļu spolēm. Ar kabeļu spolēm. Jālēkat no vienas. Jā. Un Ja tu pa viņiem vari pārlekt, tad vari tikt ar sausām kājām. Nevari? saucamā klasīt, jā, lēkājot 5 līdz tam galam un sausām. Jā. Jā, labi, paldies.